mums katram krūtīs vienos kādreiz būs. Vēl augstāk par sauli staros un tevi izgaismos, lai jūti liesma, kas tev. Mums katram krūtīs vienos kādreiz būs. Vēl spoža par sauli steklīgos debesīs mūs cels, nāc līdzi vaidojoti no stāvēm. Tev sirdī ienāk vaidot sirdī kā rozē. Tev dziedam vaidojoti kā stāvēm. Tev sirdī ienāk vaidot sirdī kā rozē. Tev dziedam. Liesma, kas tev, mums katram krūtīs visu izgaismos. Vēl augstāk par sauli staros un tevi izgaismos, lai jūti liesma, kas tev, mums katram krūtīs vienos kādreiz būs. Vēl spoža par sauli steklīgos debesīs mūs cels, nāc līdzi vaidojoti kā saulēm. Tev sirdī ienāk vaidot sirdī kā rozē. Tev dziedam vaidojoti kā saulēm. Tev sirdī ienāk vaidot sirdī kā rozē. Tev dziedam. Nāc līdzi. Un saule. Nāc līdzi. Un Man ir nopietnas iemesls domāt, ka planēta, no kuras ieradās mazais princis, bija asteroīds B612. Šo asteroīdu tikai vienīgo reizi 1909. gadā teleskopā ieraudzīja kāds turku astronauts. Toreiz starptautiskajā astronomu kongresā viņš bija lieliski pierādījis savu atklājumu. Tikai neviens viņām neticēja. Tādi ir tie pieaugušie. Ja jūs viņiem teiksiet, ka kā pierādījums mazā prinča esamība ir tas, ka viņš bija apburošs, ka viņš smējās, viņi paraustīs plecus un runās ar jums kā ar bērnu. Bet ja jūs viņiem teiksiet, ka planēta, no kuras ieradās mazais princis, ir asteroīds B612, tad viņi būs apmierināti un liks mierā ar saviem jautājumiem. Man gan labāk patiktos sākt šo stāstu, tā kā sākas visas pasakas. Reiz dzīvoja kāds mazs princis uz planētas, kas bija tikko lielāka par viņu pašu, un viņam bija vajadzīgs draugs. Arī es dzīvoju viens pats, un līdz katastrofai pirms 6 gadiem Sahāras tūkstnesī man patiešām nebija neviena, ar ko parunāties.
automašīnas motorā kaut kas bija salūzis, un tās salbošana man nozīmē dzīvot vai mirt. Es biju. Es biju vientuļāks par kuģa avārijā cietuši cilvēku, kas atrodas okeāna vidū. Tāpēc jūs varat iedomāties manu pārsteigumu rītausmā izdzirdot sīku bērnišķīgu balstiņu. Lūdzu, uzzīmē man Jēriņu! Es pieliecu kājās kā zibens ķerts. Neaizmirstiet, ka atrodos Tūkstneša jūģu tālumā, jebkurā apvidotā vietā, taču šis mazais puisēns nelikās man nomaldījies, nogurs, viņš laiku uz mani kliedza un ieveda mani tādās bailēs, ka es pat sabijos līdz nāvei. Nu, ko tu te dari, viņš man jautā? Un viņš man atkal lūdza, lai es uzzīmē Jēriņu. Uzzīmē man lūdzu Jēriņu. Nu, es
mazliet nomierinājos, uzmanīgi viņā ieklausījos un sāku zīmēt Jēriņu. Uzzīmē viņam Jēriņu, noliku viņam priekšā. Viņš saka, nē, šis jau ir galīgi slims. Uzzīmē man citu. Nu, es sāku zīmēt. Uzzīmēju nākošo. Šis ir pārāk vecs. Es gribu Jēriņu, kas ilgi dzīvot. Un beidzot man pietrūka pacietība. Šī te ir kaste. Jēriņš, ko tu vēlies, atrodas tur iekšā. Es cik ļoti es biju pārsteigts, izdzirdēdams, ka viņš sāk priecāties. Tieši tādu es vēlējos. Paskat, tu redzi, viņš ir aizmidzis. Un tā es iepazinos ar mazo princi. Vistuvāk mazā prinča planētai atradās asteroīdi 325, 326, 327, 328, 329 un 330. Tāpēc tos viņš apdzīvoja vispirms. Pirmo apdzīvoja kāds karalis. Lūk, pavalstnieks! Pamāc tuvāk! Es tev pavēlu! Jūsu majestāte. Es tev pavēlu jautāt? Jā, jūsu majestāte. Par ko jūs valdāt? Es? Jā. Es valdu pār visu! Vai zvaigznes jums paklausa? Nu, protams, viņas man klausa uz vārda, bet es neciešu nedisciplinētību. Jūsu majestāte. Ir nu gan dīvaini tie ļaudis, nu tie pieaugušie, nodomāja mazais princis un turpināja savu ceļojumu. Uz otras planētas dzīvoja kāds godkārīgais. Aha, ieradies apbrīnotājs! Sasit plaukstas! Sasit plaukstas! Vēl sit! Ko nozīmē apbrīnotājs? Apbrīnotājs nozīmē to, ka tu atzīsti, ka es esmu visgudrākais, viskaistākais un visbagātākais. Apbrīno mani! Es tevi apbrīnoju. Bet kādēļ tev tas ir tik svarīgi, lai tevi apbrīnotu?
dzīvoja kāds dzērājs. Un laikam šis apmeklējums bija ļoti īs. Tas modināja mazajā princī dziļas skumjas. Paklau, ko tu dari? Es dzeru, Kādēļ? lai aizmirstu. Ko? Lai aizmirstu to, ka man ir kauns par to, ka es dzeru. Jā, tie pieaugušie patiešām ir ļoti dīvaini. Mazais princis pats sacīja sev un turpināja ceļojumu. Nu, ļoti dīvaini, jūs dzirdējāt, jā? Nu, 4. planēta bija biznesmeņa planēta. Nu, šis cilvēks bija tik aizņemts, ka mazajam princim ierodoties pat nepacēla acis uz viņu, pat nepaskatījās uz viņu pusi. Labdien! Netraucēt. Kā parasti pieaugušiem, nekad nav laika. Ko tu tur skaiti? Es? Jā. Mazos nieciņus. Ko? Mazos nieciņus, kas spīd. Bet nesapratu.
Mazos nieciņus, kas spīd zvaigznes! Zvaigznes.
nopietns cilvēks, precizitāti. Maziem princiem par to, kas ir nopietns, bija savas domas, kuras ļoti atšķīrās no pieaugušo. Tāpēc viņš devās projām no biznesmeņa planētas, ar domu, ka pieaugušie dien ir ārkārtīgi dīvaini. 5. planēta bija pavisam savāda. Tā bija pati mazākā no visām. Tur bija tieši tik daudz vietas, lai novietotu vienu laternu un vienu laternas iededzinātāju. Mazais princis nekādu nevarēja saprast, kam varētu noderēt kaut kur debesīs uz planētas, kur nav nevienas mājas. Kā tāda planēta ir vajadzīga, kur nav iedzīvotāji, kur ir tikai viena laterna un kaut kāds laternas iededzinātājs. Bet, ja tā padomā, var jau būt, ka šis cilvēks ir absurds. Tomēr viņš nav tik bezjēdzīgs kā karalis, godkārīgais, biznesmenis vai dzērājs. Viņa darbam vismaz ir kaut kāda jēga. Vienīgi laternu iededzinātājs varētu būt mans draugs, mazais princis, nodomāju turpinot ceļojumu. Bet viņa planēta patiesi ir tik maziņa, ka tur nav vietas diviem. 6. planēta bija 10 reizes lielāka. Tur
dzīvoja kāds vecs kungs, kurš rakstīja kaut kādas milzīgas grāmatas. Skat, pētnieks. Viņš iesaucās, kad ieraudzīja mazo princi. Kas ir šī lielā grāmata, ko jūs tur darāt? Es esmu ģeogrāfs. Kas tas ir, ģeogrāfs? Tas ir zinātnieks, kas zina, kur atrodas jūras, upes, pilsētas kalni un tūkstneši. Tas ir ļoti interesanti. Tā beidzot patiesi ar īstu prieku nopriecājies mazais princis. Nodomāt pie sevis, ka tā taču ir īsta profesija. Jūsu planēta ir ļoti skaista. Vai šeit ir arī okeāni? To es nevaru zināt. Un kalni? To es nevaru zināt. Un pilsētas, upes, tūkstneši? Arī to es nevaru zināt. Bet jūs taču esat ģeogrāfs. Tas tiesa. Bet es neesmu pētnieks. Tas ar nav jāzina man. Es esmu ģeogrāfs, pētnieks, esmu es pētnieks. Es esmu ģeogrāfs, pētnieks, esmu es pētnieks. Kad kāds man jautā, kā nokļūt kalnos, tas nav jāzina man. Kad kāds man jautā, kas margo puķis, es esmu neziņā. Kad kāds man jautā, kā redzēt sauli, tas nav jāzina man. Kad kāds man jautā, kādēļ es stāvu, tas vispār nesaprot nekā. Esmu neziņā, pāris lai dzīvo, protams, es skaru mani tas. Un manas pūles reiz vainagos, sevis klaus apaļais. Es esmu atbildīgs, es sēžu, protams, visu pierakstu. Es esmu ģeogrāfs, pētnieks, esmu es pētnieks. ģeogrāfs, es neesmu pētnieks. Ja? Jā. Man Tev. ir puķa. Puķis mēs nepierakstām. Kādēļ gan ne? Tādēļ, ka tās ir īslaicīgas. Bet tās ir viskaistākās. Ko nozīmē īslaicīgas? Tas nozīmē, ka viņas ir pakļautas iznīcībai.
mana puķe ir īslaicīga, mazais princis domāja. Un viņai ir tikai 4 ērkšķi, ar ko aizstāvēties pret pasauli. Un es atstāju viņu vienu pašu mājās. Tā bija mazā prinča nožēla. Taču viņš ātri atguva drosmi. Ko jūs man ieteiktu apskatīt? Es jums ieteiktu apskatīt planētu Zeme. Tā ir laba slava. Un mazais princis devās projām, domādams par savu puķi. Septītā planēta tātad bija Zeme. To apdzīvo 111 karaļi, 7000 ģeogrāfu, 900 000 biznesmeņu, 7,5 miljonu dzērāju un 311 miljonu godkārīgu, vārdu sakot, vesels lērums ar pieaugušiem. Tādēļ ieradies uz Zemes un nesastapis nevienas dzīves dvēseles, mazais princis bija ļoti pārsteigts, kad pēkšņi smiltīs sakustējās gredzens smilšu krāsā. Smilšu krāsas gredzens. Uz kādas planētas es esmu nonācis? Uz Zemes, Āfrikā. Atbildēja Čūska. Es tās visas atrisinu. Samēres krāsās bija, pēkšņi runāt sāk. Visiem varu palīdzēt, kas pie manis nāk. Stiprākā par karali mana valoda. Stiprāks vēl par zibeni manis izteikts vārds. Mazais princis ilgi raudzījās uz Čūsku un tad jautāja: Tu esi jocīgs radījums, kā tu aizvien nonāku? Es tās visas atrasinu. Es tev varu kādreiz palīdzēt, ja tevi pārņem ilgas veicās planētas. Tev tik skaidrs mirdoša vairs varu palīdzēt. Laikam turpmāk zvaigznes nāc, varu palīdzēt. Zvaigznes
pēc ilga gājuma pāri smiltājiem un klintīm mazais princis beidzot uzgāja uz ceļa. Bet visi ceļi ved pie cilvēkiem. Labdien, mazais princis sacīja, uzrunājot ziedošo rožu dārzu. Labdien, rozes viņam atbildēja. Nu tās visas bija līdzīgas viņa puķei, kaut gan
viņa roze viņam bija teikusi, ka tā esot visā pasaulē vienīgā. Un te uzreiz 5000 vienādu puķu vienā pašā dārzā. apskatīt rozes. Jā, tagad tu sapratīsi, ka tavējā ir vienīgā šajā pasaulē. Jūs nemaz nelīdzinieties manai rozei. Un jūs vēl neesat nekas. Neviens jūs nav pieradinājis, un arī jūs neesat nevienu pieradinājušas. Jā, jūs esat skaistas, bet tukšas. Nu, protams, ka arī mana roze kādam vienkāršam garam gājējam varētu tādu pati šķist.
Bet viņa man ir pati skaistākā, pati nozīmīgākā, pati svarīgākā par visām, jo viņa ir mana roze.
esam viena brīnišķīga projekta beigās, pēc kādas jaunas, skaista sākuma priekšā. Mums Jūrmalā ir piedzimis ansamblis Es redzu. Un šeit es gribu pateikt paldies visiem, kas ir atnākuši šajā dzimšanas brīdī. Paldies brīnišķīgajiem māksliniekiem, kas mūs atbalstīja. Un ideja varbūt ir pavisam vienkārša, kad mēs visi dzīvojam zem šīs burvīgās planētas, vai kas mums ir saule, kas ir saules, un mēs esam tik dažādi. Bet mums visiem kopā ir vieglāk būt laimīgiem nekā kaut kur atsevišķi. Paldies jums, mīļie! Un gribētu aicināt mūsu māksliniekus uz skatuves, mūsu viesmāksliniekus, kas atbalstīja ar savām brīnišķīgajām, skanīgajām balsīm, lai mums ir uz ko censties, brīnišķīgiem korim. Paldies! Un paldies, protams, jaunajiem mūziķiem! Paldies komponistam! Paldies visiem, kas atnācāt, un vēlreiz paldies Adriānam Kukosam par brīnišķīgo mūziku! Paldies visiem mūziķiem, kas piedalījās šajā projektā, un konkrēti par to pastāstīs Laura, jo darbs tika veikts ar visiem un garā laika periodā. Laura, saki, kas kopā šodien šeit bija uz skatuves un kas vēl nav atnākuši? Pirmkārt, liels paldies mūsu viesiem Ievka Rēvica, varētu būt uz skatuves! Lūka Doduma, lieliskais Jānis Apēns! Mīļš, paldies! Un lielākie aplausi diriģentam Edgaram Grītolam un viņa vadītājam Korim Alpā! Mīļš, paldies nolagājušajai grupai! Varmot Korīņš, Lēnāls Stēns, Viestus Sants, Lama Gādaka! Lama Kadzīgā! Mūsu brīnišķīgi Edijs, Jānis, Lauris, Igors, Anna, Kristīne, Renāte, Rīta, Rīna, Viesturs. Protams, arī Kona Saule.
šoreiz mūs ir atbalstījusi arī Jūrmālas pilsētas dome, Labklājības nodaļa, deputāte Zintra Hompka. Zintra, lūdzu. Labvakar, mīļie, dārgie. Es atvainojos, es esmu piesmakusi nedaudz, bet ko es gribētu šovakar teikt? Kad ir brīži dzīvē, kad vārdus nevajag teikt. Ir tikai viens vārds, un tas ir paldies. Un vislielākais paldies šajā vakarā ir Adriānam Kuklosam. Un otru paldies mēs gribētu pateikt bērniem. Es ļoti gribētu lūgt piecelties bērniem. Es redzu, kas ir tie galvenie varoņi šajā mūziklā. Lūdzu. Vēlreiz visiem paldies. Nu ko? Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās šī projekta tapšanā. Paldies visiem, kas atbalstīja. Paldies mūsu cienījumiem un cienītiem muziķiem, māksliniekiem, kas atbalstīja bērnus, kas iedrošināja viņus tik skaistā projektā sevi paust. Paldies visiem! Uz tikšanos kādā citā reizē. Atā! Da sviaticia imia Tvoje, da príde carствие Tvoje, Господу помолимся. Господи, помилуй. Да будет воля Твоя, яко на небеси, так и на земле.